Sievietes un vīrieši uztraucās par to, ka, ja tu nestrādāsi, tad tev nebūs pensija. Par ko tad tu dzīvosi? Atmetīs pedāļus, taču tev tas vecs, un kā tad tu dzīvosi? Tātad tas nozīmē, ka darbā, uz kuru tu ej, tev nav iespēja izveidot uzkrājumus, tāpēc, ka tu ceri, ka tev būs pensija. Jo no tās algas, par kuru tu dzīvo, tu nespēji izveidot iekrājumus. Vai arī, ja viņi ir, tad tas neskaitās, kad vispār ar to tu ilgi izvilksi, ja? Kaut kādu gadu, 2 maksimums un ko pēc tam. Ja? Tātad tev tāpatās ir jādomā kaut kāds plāns. Lūk, cilvēki, kuri negrib gaidīt uz šo pensiju, kur gaidīt vismaz tās pāris kapeikas, viņi šo plānu un atbildību uzņemās savas dzīves laikā. Nevis vienkārši iet kaut kur viņiem nedod neko, kas neļauj neiekrāt, nepiepildīt sapņus, tāpēc, ka tā ir ieaudzināts. Tev taču vajadzīgs labs darbiņš. Nevis, lai tu varētu iekrāt, nevis, lai tu varētu piepildīt sapņus, nevis, lai tu varētu palīdzēt sev, pēc tam arī vēl daudziem citiem, nevis, lai tu vēl kaut kādas tur pārdrošas idejas spētu iedomāties. Tāpēc nebrīnieties vienkārši, kad ir cilvēki, kuri redz tālāk par pensiju, un viņi ir ar daudz ko gatavi riskēt, ieguldīties, tā teikt, uzņemties šo atbildību, kļūdīties daudzas reizes, tad, kad visi skatās, skaties, es saņemu savus 1500 eiro, tev tagad nav nekas. Bet viņš ar savu kļūdīšanos iegūst tik daudz informācijas, ka pēc tam viņš par to saņem daudz vairāk naudas, kad viņš māk to pasniegt tālāk pārējiem, kuri arī vēlas tikt pie pozitīva rezultāta, lai viņam nav jāgaida kaut kādas, no valdības pasniegtas kapeikas, par kurām viņš neko nevar izveidot pats savā dzīvē.